Patiesībā draugs vislabākais, kurš var piepildīt un atveldzēt, ka tu, kungs, Jēzu, labēs vienīgais. Tavs tuvums ir debesis man. Tavs tuvums ir debesis man. Mana sirds dārgus lielākais, kad es vārstu manas dzīves svars. Piedod grēkus, glāb un dziedini, es uzticu Tev savu nākotni. Tavs tuvums ir debesis man. Tavs tuvums ir debesis man. Visu savu dzīvi gaidīšu, mirklī, kad es Tevi redzēšu. Ir nekas nav spējīgs aizstāt to, ko Tu man glābēji pestītāji man dod. Tavs tuvums ir debesis man. Tavs tuvums ir debesis man. Tavs tuvums, Tavs tuvums ir debesis man. Tavs tuvums ir debesis man. O Jēzu, Tavs tuvums ir debesis. 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 Tavs tuvums ir debesis. Tavs tuvums ir debesis man. Tavs tuvums ir debesis man. O Tavs tuvums, Jēzu, Tavs tuvums ir debesis man. Tavs tuvums ir debesis man. Tavs tuvums ir debesis man. O Tavs tuvums debesis ir man.
Slāv Tev, Jēzus. Es lūdzu tiešām, lai mēs meklējam Tavu tuvumu, kungs, vairāk un vairāk. Lai mēs meklējam Tavu tuvumu, tieši Tavu tuvumu. Un lai Tavs tuvums atklājas kā debesis, kungs, mums vairāk un vairāk. Halleluja. Slāv Tev, kungs. Halleluja. Labrīt, Dievu mīļotie. Tik brīnišķīga slavēšana, kad varētu, man liekas, tā, vienkārši slavēt un slavēt. Es nezinu, laiks vienkārši pazūda. Laiks pazūda. Un man nāca prātā no psalmu šie vārdi, kā Dāvids teica, ka tu man esi, man nevajag ne debesis, ne zemi. Un, kad mēs ieejam Dievu klātbūtnē, tas ir labākais, kas var būt. Un pat, kā Dāvids saka, pat debesis, ja ne debesis, ne zemi, neko viņa. Vienkārši Dievu klātbūtnē tu esi. Un tas jau ir tas, kad Dievs mūs ir radījis un ielicis mūsos šo vietu priekš sevis, un tad, kad mēs ar viņu sastopamies, tad tā ir viss pilnība. Tas ir tas, kas pēc kā cilvēki tiecās, varbūt viņi zina, varbūt nezina, bet tad, kad viņi to atrod, tad viņi atrod piepildījumu savai dzīvei. Tāds ir ar katru no mums noticis, un katru reizi mēs ilgojamies pēc šīs sastapšanās. Vismaz es. Es ticu, ka jūs arī. Un tad, kad mums izdodas sastapties, tas vienkārši ir tas labākais, kas ar mums var notikt. Amen? Amen. Un, palūksim. Dārgais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo jauno dienu. Tēvs, mēs tiešām pateicamies par to, ka mēs varam sastapties ar Tevi šeit. Kungs, ka mēs varam būt kopā ar Tevi kā Tavi bērni. Tā ir milzīga privileģija. Ka Tu esi svēts Dievs. Tev pieder visa varu, visa slava. Tu mūs esi izredzējis no šīs pasaules, Kungs. Tu mūs esi nomazgājis, Tu mūs esi darījis tīrus. Tu mūs esi saveicis kopā, Kungs. Mēs esam pateicīgi, ka mēs varam būt šeit, Tavā vārdā, Kungs, Tavā klātbūtnē, Kungs. Ka mums nav jādzīvo bailēs par rītdienu, tāpēc, ka mēs zinām, ka rīt arī Tu esi kopā ar mums. Un ne tikai rīt, bet mūžīgi Tu esi kopā ar mums. Es Tev pateicos par pilnīgu brīdi no kādām bailēm. Mēs zinām, ka pasaulē būs bēdas, bet ja mēs esam kopā ar Tev, Kungs, mums no kā nav jābaidās. Mums ir pilnīgi pietiekami ar Tavu klātbūtni, Kungs. Tavu klātbūtni dod mums paļāvību, mieru, prieku, taisnību, Kungs. Mēs Tev aicinām, dārgais Svētais Gars, Tu esi mūsu skolotājs visās lietās. Atklāj mums vairāk un vairāk savu vārdu. Mēs Tev pateicamies, Jēzus, par to, ka Tu nodibini savu valstību šeit uz zemes, tā kā Tu esi iecerējis debesīs. Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev, Tēvs. Par Tavu mīlestību, ar kur Tu esi piepildījis mūsu sirdis. Ka mēs varam saņemt un mēs varam dalīties, ka mēs varam dot tālāk, Tēvs, Tavu mīlestību. Un es Tev pateicos, ka Tavu mīlestība ir vienīgais motīvs, kas vada mūs darīt kaut kādas lietas. Un ka Tavu mīlestība aizem katras bailes. Es Tev pateicamies Tās par Tavu mīlestību. Par to, ka Tu tik ļoti mūs iemīlēji, ka Tu atdevi visdārgāko, kas Tev bija savu dēlu, lai iemantot katru no mums. Un Tēvs, es lūdzu, lai mums ir tādas sirds, ka mēs mūžīgi esam Tev pateicīgi par to. Ka Tu esi ļāvis mums sastapties ar Tevi. Un ka Tu dod mums šo brīžu, šo iespēju būt kopā ar Tevi katru dienu. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs vienkārši sanākam ap Tev, Tēvs, kā Tavu mīļotie bērni. Kristus ir vienkārši šī. Sanākam pie Tevis, Tēvs, kā Tavu bērni. Un mīlam Tev kā savu tēvu. Paldies Tev, Tēvs. Ka
Tev ir brīnišķīgs plāns katram no mums. Un mēs Tev pateicamies tās, ka Tavs prāts piepildās mūsu dzīvēs, tā kā Tu to esi iecerējis. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Halleluja. Slāva Dievam. Un tomēr paskatīsimies arī kādu vārdu. Varētu vienkārši slavēt un slavēt, bet es ticu, ka ir vajadzīgs arī tāds reizes, ka mēs vienkārši slavējam un neko citu nedaram. Bet šodien vēl paskatīsimies arī vārdu. Varbūt nākošais tā arī izdarīsim. Un interesanti tāda tēma kā māceklība. Es, ka gatavojos, Dievs kādu laiku atpakaļ jau bija ielicis to sirdī, tā kā tādu, es nezinu, kā katru reizi, katram, protams, ir atšķirīgi, bet man ir tā, ka Svētais Gars paceļ kaut kādas tēmas, un tad es par viņām sāku domāt un sāku kaut kādas lietas pierakstīt, līdz izveidojas jau tā kā kaut kāds saturs, ko var nodot tālāk citiem. Un man arī šī māceklības tēma jau tā kā virmoja kādu laiku. Un interesanti, mēs šorīt uz bērnu sapulci uz Andru runā par māceklību, par bērniem, kā bija māceklis. Grib mācīties, jā? Tas, kurš mācās. Tas, kurš mācās. Tas, kurš dara to, ko iemācās. Un tas, kurš dara to, ko iemācās. Ļoti vienkārši formula, ja? Tātad tas, kurš grib, tas, kurš mācās un tas, kurš pēc tam dara. Es varu nodemonstrēt, jā? Jā, nodemonstrēt. Tas, kurš grib mācīties, jā. Tas, kurš mācās. Un tas, kurš dara to, ko iemācās. Un tas, kurš dara, jā. Tas atveroties. Vienkārši, vai ne? Un paņemsim divus piemērus no slavenu cilvēku dzīvēm, kā viņu dzīves izvērtās. Sākums ļoti līdzīgs abiem diviem, bet beigas, diemžēl, stipri atšķirīgas. Un parunāsim arī par iemesliem. Tātad pirmais, ko mēs apskatīsimies, ir mākslinieks Vincents van Goghs. Visi ir dzirdējuši, vai ne? Jā. Viņš ir dzimis 1853. gadā, 30. martā Nīderlandē, tādā pilsētā kā Zunderta. Un viņa tētis, Teodors, bija holandiešu reformātu mācītājs, un mamma Anna, ticīga sieviete, kura mācīja saviem bērniem Bībeli un kristīgās vērtības. Un Vincents uzauga kristīgā vidē. Un par viņu ir rakstīts, ka viņš auga, viņš pats staigāja un sludināja evaņģēliju. Tā kā viņš bija pusaudzis jaunietis. Un tad viens tēvots, tas bija laikam tētim brālis, viņam bija mākslas galerijas, un viņš sāka pie viņa strādāt, un tādā veidā viņš iepazinās ar mākslu un pats arī sāka gleznot. Un tā kā viņam bija 26 gadi sanāk, jā, tas ir 1879. gadā viņš devās uz Boriņu. Tas ir tāds industriālais reģions Beļģijas dienvidos, kur strādāja nabadzīgi ogļrači. Un viņš vēlējās kļūt par evaņģēlistu un sludināt kristīgo ticību. Un viņš tika pieņemts darbā kā misionārs uz pārbaudas laiku. Un viņš uztvēra savu kalpošanu ļoti nopietni un nolēma pilnībā dalīt ogļraču grūto dzīvi. Viņš atteicās no jebkāda komforta, dzīvoja trūcīgos apstākļos, gulēja uz grīdas, ziedoja savus drēbes un ēdienu tiem, kam tas bija nepieciešams vairāk. Viņš aprūpēja slimniekus, apmeklēja ievainotos un centās sniegt garīgu atbalstu tiem, kas cieta no nabadzības un nelaimē. Viņu bija iesaukuši par ogļraču Kristu. Un viņam bija, viņš ļoti lielu uzmanību pievērsa kā līdzjūtību nabadzīgajiem un apspiestajiem. Tas bija tas, kas viņu lielā mērā vadīja. Un viņš uzskatīja, ka patiesam kristietim ir jādala savu dzīvi ar tiem, kam klājas vissmagāk. Un tāpēc arī pats dzīvo ļoti pieticīgi un ziedoja sevi citiem. Un viņš ticēja, ka evaņģēlijs nav tikai doktrīna, bet praktisks aicinājums palīdzēt trūcīgiem.
Un viņš bija iedvesmojies no angļu evaņģēliskajiem sludinātājiem, kā arī no Dostojevska romāniem. Aigars ir daudz lasījis. Šī pa brīdim citē. Būs man arī jāizlasa. Es neesmu lasījis. Atzīšos. Kuros tika apskatīts ciešanas un garīgā pestīšana. Un savā vēstulē brāli, viņam bija brālis Teo, viņš rakstīja šādu citātu. Kristus teica, evaņģēlijs tiek sludināts nabadzīgiem. Mēs esam nabadzīgi, bet vai mēs neesam arī bagāti? Vai mūsu mērķis nav padarīt mūsu dzīvi par kaut ko patiesi dižanu un nozīmīgu? Un vietējie ogļrači viņu cienīja par pašaizliedzību, bet baznīca uzskatīja viņu par pārāk ekstrēmu. Un viņam neizdevās kļūt par pastāvīgu mācītāju, jo baznīcas vadība uzskatīja, ka viņa asketiskais dzīvesveids un emocionālais sludināšanas stils neatbilst viņa prasībām. Laikam harizmāts. Laikam. Un rezultāts bija tāds, ka gal galā baznīca atteicās viņam piešķirt pastāvīgu misijas darbu, un 1880. gadā viņš zaudēja savu amatu. Un viņi uzskatīja, ka viņa priekšniecība reformā baznīca uzskatīja, ka viņš ir pārāk radikāls un neatbilst baznīcas standartiem. Ja? Un, bet tas, no kā viņš vadījās, kā viņš bija pieredze dzīvot, bija tas, ka viņš uzskatīja, ka evaņģēlijam ir jābūt dzīvam. Un viņš tā dzīvoja, viņš tā darīja. Un tā laika baznīca viņu noraidīja, un tas dziļi satricināja viņu. Un tādā laikā viņš izvēlējās šo savu pagriezienu dzīvē, viņš aizgāja prom no tās vietas un sāka tikai gleznot. Un sākumā bija tā, ka viņš tā kā, vadījās ar to, ka viņš caur gleznām mēģināja sludināt evaņģēliju, bet par cik viņš attālinājās, tas bija liels tāds liels satricinājums viņa dzīvē, ka viņš tika atstumts, ka viņš tika pateikts, ka viņš nav derīgs, ka viņš ir pārāk radikāls vai pārāk tur tāds vai šāds. Un interesanti, ka viens no argumentiem, ko baznīca viņam pārmeta, bija tas, ka viņš sakarā ar to, ka viņš tik ļoti ir kopā ar tautu, ka viņš tā kā diskreditē to baznīcas pozīciju. Jo tādā laikā jau mēs redzam no vēstures, ka patika būt kungiem. Es domāju, ka tas jau laikam visos laikos, diemžēl, ja mēs pat ņemam, kā mēs iepriekš arī runājam, ka vārds ministrs ir vispār kalpotāji. Ja? Ministrija tas ir kalpošana. Un, diemžēl, valstis arī ir diskreditējuši to, un tas ir kļūst par tādu tā kā vietu, kā realizēt sevi, nevis kalpot citiem, un tā laika baznīca arī tā bija tā vieta, kas uzturēja savu tādu prestižu, ja, teiksim, kad amata prestižu, kur tad tur viņam pārmet, ko viņš tad ar tiem parastiem cilvēkiem tik ļoti biedrojās, ka viņam tak ir jātur savu pozīciju. Un tad, kad šīs lietas viņam tika pārmests un ka viņam šis darbs, ka viņš tika atlaists no šī darba, tas viņu lielā mērā iedeva viņam sarūktinājumu. Viņš sarūktinājās, un ja sākumā viņš vēl tā kā kaut kādu laiku vēl nesa sevī to evaņģēlisko saturu, tad ar laiku jau tas sāk aizvien zust, un tas ir līdzīgi kā ugunskuram, ja ugunskuram tu malku nepiemet, tad agri vai vēl viņš izdeg. Un tāpat arī notika, diemžēl, viņa dzīvē, ka gadi gāja, un viņš sāka grēkot, sāka lietot alkoholu, saistījās ar prostitūtām, un bija pagājuši jau kaut kādi 8 gadi, kad viņam sākās jau nopietnas psihiskas veselības krīzes un depresijas, halucinācijas, un beidzās ar to, kad 90. gadā viņam bija 37 gadi, vēsturnieki saka, ka viņš izdarīja pašnāvību, ka viņš sašāva sevi. Un viņš vēl 2 dienas esot bijis dzīvs, bet, diemžēl, viņš nomira. Un tas stāsts ir ļoti bēdīgs tādā ziņā, kad tad, kad viņš kā jauns puisis, kā jauns cilvēks, dedzīgs evaņģēlis,
kad neviens nebija viņu blakus, kas viņu būtu kopā ar viņu tanī brīdī, palīdzēt viņam iziet cauri šai krīzē, jo viņš bija pilnīgi viens. Un cilvēks jau ir tikai cilvēks. Un Dievs jau nekad nav paredzējis, lai mēs būtu vieni. Mums jau, mēs interesanti tādā ziņā es arī domāju par to piemēru, ka tu vari būt cik dedzīgs gribi vai cik karsts un tam līdzīgi, bet ja tu esi viens un palieci viens, tu tāpat neesi spējīgs ilgtermiņā to nest. Amen? Tāpēc Dievs ir paredzējis, ka mēs esam kopā, ka mēs atbalstam viens otru, ja, ka mēs iestājamies viens par otru. Un, diemžēl, viņa dzīvē tāda cilvēka nebija. Mēs jau nezinām, kaut kādā mērā varbūt arī viņš bija pēc rakstura tāds, ka viņam bija grūti ar kādu, to mēs nezinām, bet mēs zinām tikai faktu, ka viņš reāli bija viens. Un jo ilgāk viņš palika viens, jo sliktāk ar viņu tas stāvoklis arī sliktāks viņam palika. Un viena no pēdējām gleznām, ko viņš uzgleznoja, bija kviešu lauks ar vārnām. Un tur tā kā citi interpretē, ka tās vārnas sazīmēts, ka tā kā tie demoni, kas sāk viņu jau aizvien tik ļoti ietekmēt, ka viņš nespēja to nest, un līdz ar to viņš tā kā bija pieņems to lēmumu atteikties no savas dzīves, ja. Un jā, interesanti arī tas, ka viņš savas dzīves laikā bija pārdevis tikai vienu gleznu. Viņš vispār nebija populārs, nebija slavens, ja. Un slavens viņš kļuva tikai pēc dzīves, bet ko tas viņam deva, ja? Ko tas viņam deva? Ka viņš pats dzīvoja un arī nomira nabadzībā, tik cik viņa brālis viņu atbalstīja, tik viņam arī bija. Šodien viņa gleznas tiek pārdotas pa miljoniem, ja, tur... Jā. Viņas interesanti, ka viņas vispār pat reti kurš pārdod. Tie kolekcionāri pēdējie darījumi ir kaut kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ, un tad 60 miljoni, 80 miljoni, tādas summas, ja. Un viņš pats nomira nabadzībā, ja. Cik skumji tādā ziņā, ja, ka tā dzīve, tās dāvans jau, protams, ka no Dieva, bet viņš jau, jebkurš cilvēks var noturēt to ilgtermiņā tikai kopā ar Dievu un lietojot tās dāvanas kopā ar Dievu. Ja. Amen. Un paskatīsimies citu piemēru, kāds ir dzirdējis, kāds nav. Aigars droši vien ir dzirdējis. Viljams Wilberforce. Ja, Zanda ir, ja. Viņš dzīvoja no 1759. līdz 1833. gadam. Un viņš bija britu politiķis, filantrops un ievērojams verdzības atcelšanas kustības līderis apvienotajā karalistē. Viņš bija parlamenta loceklis un pavadīja vairāk nekā 20 gadus cīnoties par verdzības izskaušanu Britu impērijā. Un viņam arī negāja viegli, viņš tika atstumts, viņš tika atraidīts, bet viņš neapstājās, viņš turpināja iet, un 1807. gadā tika pieņemts vergu tirdzniecības aizlieguma akts, kas aizliedz vergu tirdzniecību Britu impērijā. Un 1833. gadā tika pieņemts vergu atbrīvošanas akts, kas pilnībā atcēla verdzību Britu impērijā. Un interesanti, es arī kādreiz tā domāju par to, ka mēs dzīvojam, un ir kaut kādas lietas, ko mēs pieņemam kā normu, piemēram, brīvība, ja, savu zemi, ja, savu valodu, un tā tālāk. Bet patiesībā jau, ja mēs paskatāmies atpakaļ vēsturiski, tad kāds ir maksājis cenu, lai mums būtu tā brīvība, lai mums būtu savu valodu, lai mums būtu savu tautu, lai mēs šodien varētu brīvi lasīt Bībeli, sludināt Dievu vārdu. Kāds par to jau ir maksājis cenu, un tāpat arī tādā laikā tā bija ikdiena verdzība. Ja? Tas mums liekas no šodienas skatu punkta, ka tas ir kaut kāds neprāts, kāda verdzība, ne? Bet toreiz tā bija ikdiena. Ja? Cilvēki brauca
nezinu, kādā veidā viņi vervē šos cilvēkus, ved uz Eiropu, pārdeva. Viņi brauc uz Āfriku, viņi Āfrikā gūstie, viņas ciltīs, viņi ar varu, viņas saslēdz važās, un tad uz kuģiem un veda uz jauno pasauli, saucam Ameriku. Jā, un Wilberforce bija ticīgs cilvēks un uzskatīja, ka verdzība ir morāls ļaunums, kas jāizskauž. Ja, tas ir morāls ļaunums, kas jāizskauž. Un viņš balstījās uz evaņģēlisko kristietību, kas uzsvēra personisko ticību, morālo pienākumu un praktisku darbību sabiedrības labā. Un tad, kad viņš uzstājās, kad viņš runāja, viņš bieži atsaucās uz Bībeli, lai pierādītu, ka cilvēka cieņa un brīvība ir Dieva dot. Ja? Interesanti, ka tas viss ir Bībelē ielikts, bet vienalga bija kaut kādi cilvēki vajadzīgi, kas tagad dabūtu ārā no Bībeles un sabiedrībā to atnest šo gaismu, ja? Lai tas mainītu sabiedrību un lai tādas netaisnības kā verdzība un tam līdzīgas lietas, lai tiktu izskaustas. Amen? Un viņš sludināja ne tikai pret verdzību, bet viņš arī runāja par to, ka ir vajadzīga morāla atjaunošana un sabiedrības reforma. Viņš sludināja, ka Anglijai nepieciešama ne tikai verdzības atcelšana, bet morāla atjaunošana, mazāk izvērtības, alkoholismu un netaisnību. Es domāju, ka tas ir precīzi, ko mums Latvijā vajag. Mazāk izvērtības, alkoholismu un netaisnības. Tāpēc, ka mums ir, diemžēl, visas šīs lietas. Amen? Jā, un viņš atbalsta izglītību, darba apstākļu uzlabošanu un sabiedrības attīrīšanu no netikumiem. Ja? Un interesanti arī, ka viņš uzskatīja, ka īsts kristietis nedrīkst tikai ticēt, bet jābūt arī darītājiem. Amen. Un viņa vārda bija tāda, ka kristietība nav tikai privāta lieta, tā ir jāietekmē visu sabiedrību. Amen? Amen. Un viņš ir sarakstījis grāmatu Praktiskā kristietība 1797. gadā, kur viņš runā par to, kad viņš runā par dzīvesveidu, kas atbilst kristīgai. Būtu interesanti dabūt tādu grāmatu. Es domāju, ka noteikti, kad viņi ir kaut kur pieejami. Anglijā, es domāju, viņi varētu dabūt Anglijā. Jā. Viņa sen ir iztūkot. Noteikti, jā. Tā dziesma, ko mēs dzirdējuši esam, man žēlstība tā ir uz tā pamata. Jā, un interesanti, jā, ka tas, ko Aigars tikko pieminēja, ka viņam, paldies Dievam, bija skolotājs. Viņam bija garīgais tēvs, un šo tēvu sauca Džons Ņūtons. Un Džons Ņūtons sarakstīja, Aigar, nesaki kādu dziesmu? Nesaki tu. Nē, mums jau ne tikai Aigars, ir citu vēsturnieki arī, kas zina. Jā. Un dažs vārds arī par pašu Džonu Ņūtonu. Viņš bija vergu tirgotājs. Bet viņa dzīvestāsts ir tāds, ka viņa māte arī bija kristieti. Tādā ziņā, ka tādā laikā, protams, ka kristieši bija salīdzinoši vairāk ģimenēs, ja, nekā šodienas pasaulē. Un tātad viņa māte bija patiesa kristieti un tētis jūrnieks, bet mamma, diemžēl, nomira tad, kad Džonam bija 7 gadi. Un 7 gadu vecumā viņš pārstāja ticēt un sāka dzīvot pilnīgi pasaulīgu dzīvi. Un viņš arī kļuva par jūrnieku, tāpat kā viņa tēvs, un ne tikai par jūrnieku, bet par kuģu kapteini. Un viņa kolēģi jūrnieki par viņu izteicās, ka viņš esot īpaši grēcīgs. Un tātad, ja viņš jūrnieku vide, tā vispār diezgan skarba tā publika, ja, kurš ir saskāries un par viņu tātad bija tāds atzinums. Un viņš pievērsās, nākamais jau, ko viņš pievērsās, viņš kļuva pats par vergu tirgotāju. Līdz viņš nonāca vētrā, un tā vētra bija tik liela, ka viņš reāli domāja, ka kuģis nogrims. Es nezinu, kurā jūrā, kurā okeānā. Viņš brauca no Amerikas pēdējā. Viņš jau, viena tēva draugs, viņam nebija naudas, un viens satika tēva draugu, kurš brauc no Amerikas uz Angliju atpakaļ. Viņš par velti viņu paņēma
uz tā kuģa, un šis brauciens uz Angliju viņam bija tas, kurā pārdabiska vētra. Jā, milzīga vētra, un pats Džons esot teicis tādus vārdus, kungs apžēlojies. Ja? Vienkārši lūkšana. Man tā interesanti, es lasīju to viņu biogrāfiju, un man nāca prātā, kad es arī biju vētrā, man tikai atšķirībā no viņa kuģis reāli arī nogrim. Bet lūkšana man arī bija pavisam vienkārši. Es teicu, Dievs, es teicu, Jēzu, ja tu gribi izglābt mani, bet ja ne, lai tas viss beidzās. Un tādos kritiskos brīžos jau dabīgi, ka neviens jau neskaita kaut kādas garas lūkšanas, bet tādā vienā lūkšanā ir visa tava būtība iekšā, ja, tajos dažos vārdos. Un viņam arī, un viņš tātad bija nonācis pie tā, kad viņš, acīm redzot, atcerējās, ko mamma viņam mācīja, ja, līdz tiem 7 gadiem, un viņš izsaucās, kungs apžēlējas, un viņi izglābās ar visu kuģi. Un viņš to uzskatīja kā Dieva brīnumu, kā atbildi. Ja? Un tas arī ļoti svarīgi, jo citi cilvēki jau var, dabūt to glābšanu un turpināt dzīvot pa vecam. Bet Džons nebija no tiem, viņš no vergu tirgotāja kļuva par vergu tirzniecības pretinieku. Notika kolosāls, pilnīgs diametrāls pārmaiņas caur viņu. Ja? To mēs varam teikt, reāli glābšana, reāli grēka nožēla atnāca viņa dzīvē. Tāpēc, ka grēka nožēla pēc savas būtības ir tas, ka, ja cilvēks gāja vienā virzienā, pēc grēka nožēlas viņš iet pretējā virzienā. Ja viņš darīja sliktas lietas, pēc grēka nožēlas viņš dara labas lietas. Un tik svilkti tādā ziņā, kad viņa dzīvē tas piepildījās, un kad viņš no šī vergu tirgotāja, viņš kļuva pa mācītāju. Ja? Viņš kļuva pa mācītāju. Jā, un viņš sarakstīja šo dziesmu Amazing Grace, ja, kuru dzied jau sanāk tā, ka 300 gadus, kā ir kristiešu himne, viena no slavenākajām, jā, un pēc šī notikuma viņš uzreiz bija sācis lasīt Bībeli un pats lūgt pastāvīgi. Jā, un viņš, es nezinu, kādā veidā viņi sastapās ar šo Wilberforsu, bet viņš kļuva viņam pa garīgo tēvu. Un tad, kad viņam bija šie grūtie momenti, tad viņš viņu atbalstīja, viņš viņu iedrošināja un palīdzēja viņam iet uz priekšu, un tādā veidā arī viņi guva uzvaru par šo pret šo vergu tirzniecību. Tātad, ka cilvēki, tas nav normāli, protams, ka tas nav normāli, ka cilvēki viens otru pārdod. Ja? Bet interesanti, jā, ka tās lietas, ko mēs sakam, es vēlreiz atkārtoju, tās lietas, ko mēs šodien uzskatām normāli, kāds par to ir reāli cenu maksājis. Jā. Mums jau Latvijā arī dzimbūšana bija. Faktiski jau tā pati verdzība, jā, tikai, tur jau arī... 1700 gadam vēl mūsu brāļu draudžu laiks, tie brāļi atnāca te uz Valmiermuižu, un viņi tad jau vēl bija tāda, viena daļa dzīvoja tā kā muižu kalpi, tā kā vergi. Jā. Bet pamazām tad tiesības jau nebija cilvēkiem. Tur mužnieks varēja būtībā darīt, ko grib. Faktiski tā pati verdzība vien bija. Un paldies Dievam, kad ir bijuši šie cilvēki vēsturiski, kas ir dabūjuši ārā no Bībeles šīs Dieva patiesības un cīnījušies un panākuši šīs izmaiņas. Un tālāk izlasīsim Galatiešiem 4.19. Un šeit Pāvils saka tāds vārdus. Mani bērni, par kuriem es atkal ciešu dzemdību sāpes, līdz Kristus izveidotos jūsos. Un tā ir tāda rakstvieta, ko es kāds gads atpakaļ sēdēju Upsalā draudzē dievkalpojumā bija pilnīgi pa citu tēmu, un pēkšņi es dzirdu sevī šo rakstvietu. Un interesanti, es esmu dzirdējis dažādas liecības, kad Svētais Gars runā dažādos veidos uz cilvēkiem, bet man visbiežāk ir tā, kad Svētais Gars iedod kaut kādu rakstvietu. Man pat ir bijis tā, ka es pat to rakstvietu nezinu, bet pēc tam es lasu Bībelē, ka pašam par lielu pārsteigumu, wow, tāds ir rakstvieta no Bībeles.
Un es diezgan daudz domāju par to, kāpēc viņš man to uzrunāja un tā, bet šodien es redzu, ka tas ir tas, ka mums ir jābūt blakus cilvēkiem un jāpalīdz viņiem nonākt līdz tam, kamēr Kristus izveidojas viņos. Ja? Amen? Jo lietas paši par sevi nenotiek. Tas ir, cik reizi mēs esam konstatēti, lietas paši par sevi nenotiek. Kādam tas viss ir jāvirs, kādam pie tie ir jāstrādā. Un šie vārdi, ja, ko Pāvils saka, mani bērni, ja, šī tevišķā mīlestība, kad Pāvils uzrunā šos galatieši kā savus bērnus, ja, kad ar tēva rūpēm, ja, ar tēva rūpēm. Jo Dievs ir mūsu tēvs, un viņš parāda šo savu attieksmi attiecībā pret mums, šo šīs tevišķās rūpes, un viņš mums māca, lai mēs tālāk rūpējamies par citiem, ja, kad mēs esam paši jau kaut kādas lietas piedzīvojuši, mēs esam kaut kādas lietas uzzinājuši, un mēs dodam tālāk. Bet, kad cauri vijās šī tevišķā mīlestība, amen? Amen. Un tālāk viņš saka, ka cieši dzemdības sāpes, ja, kad tas ir process. Cilvēks izglābjās un līdz tam, nonāk līdz tam, lai viņš pats jau iemācās staigāt šo kristiešu dzīvesceļu. Ja, pats iemācās lūgt, pats iemācās lasīt Bībeli, pats sāk saņemt lietas no Dieva. Ja? Jo tas jau ir tas mērķis, kad katrs nonāk līdz tam, ka viņš pats sāk saņemt lietas no Dieva. Kad tev visu laiku nav tā kā zīdaini jābaro. Ja? Kad cilvēks pieaug, kā tālāk viņš saka, kad līdz Kristus izveidotos jūsos. Ja? Tad šis, kad tas mērķis ir nonākt līdz tam jau, kad Kristus izveidojas jūsos. Ja? Garīgā izaugsme, kad un kā Pāvils vēlējās, ja, kad lai galatieši ne tikai ticētu Kristum, bet lai viņu dzīve atspoguļot Kristus raksturu, ja? Amen? Amen. Un tas ir process, ja, no tā, kad cilvēks sāk ticēt, līdz tam, ka viņa dzīve atspoguļo Kristus raksturu. Un mēs visi esam ceļā uz to, mēs neviens šeit nesam pilnīgi. Bet tādā pat laikā Dievs grib, lai mēs katrs, lai mēs skatāmies uz citiem ar šo tevišķo mīlestību, tas ir viens, un ka mēs turam sevī šīs rūpes par citiem. Amen? Amen. Ka mēs nedzīvojam tikai tādu, jo, diemžēl, mūsu sabiedrība ir patērētāja sabiedrība lielā mērā. Ja? Nu, agrāk Latvijā nebija tik ļoti izteikti, bet, diemžēl, mēs kopumā sabiedrība iet vairāk šo patērētāju. Un diemžēl, tas mēģina arī ielausties draudzēs kā tāds patērētāju sabiedrības dzīves modelis, ka mēs tikai gribam ņemt. Vairāk vārdu, vēl kaut kur vārds, vēl jauns vārds, kaut jauns, tikai ņem, ēd, kamēr viss jau tā pakustēties, viss tā pārādušies. Bet, kad mēs turam to fokusu uz citiem cilvēkiem, ja? Jo Jēzus, viņš jau, ko viņš teica, dariet par mācekļiem visas tautas, amen? Bet mācekļi jau tā vienkārši nerodas. Tas ir reāls process, ja? Tur ir jāiegūt laiks, enerģija, pacietība, ja? Finanses, ja? Tas ir reāls process, tas ir darbs. Bet tā ir Dieva griba. Ja? Ja es pats parādīju, piemēram, viņam bija mācekļi, viņam bija 12 mācekļi, ja? Kas pēc tam labi viens atkrita, bet 11 no tiem palika. Un šie 11 cilvēki izmainīja visu pasauli. Amen. Amen. 11 cilvēki, viņam nebija mega draudze ar 10 vai 50 tūkstoši vai 100 tūkstoši cilvēki, viņam bija 12 mācekļi. Ja? Un viens no tiem atkrita, reāli palika 11. 11 cilvēki pēc tam izmainīja visu pasauli. Amen. Un tā ir, mums ir svarīgi, ka mēs turam šo fokusu, ja? Ka mēs neesam patērētāji, bet ka mēs saņemam un dodam tālāk. Amen. Amen. Un šeit attiecībā par šo Kristus izveidošanos jūsos, tas nozīmē
dzīvot svētā gara vadībā, kad cilvēku dzīvē izpaužās gara augļi, ne tikai gara dāvans, tāpēc, ka gara dāvans mēs saņemam no svētā gara, bet gara augļi. Gara augļi liecina par cilvēku briedumu. Un otrs atmest veco dzīvesveidu, ja, ka Galatiešiem 2:20 nedzīvoju vairs es, bet Kristus manī. Ja. Nonāk līdz tam, kad nedzīvoju es, bet Kristus manī. Un vēl dažas rakstvietas, ko mēs redzam to, kad Timotejs, ja, bija Pāvilam garīgais dēls, ja, viņu sauc par savu dēlu. Filipiešiem 2:22, bet jūs zināt, kādu uzticību Timotejs ir parādījis, jo viņš kā bērns savam tēvam ir kalpojis man evaņģēlija darbā. Ja. Viņš atkal salīdzina šīs tēva un dēla attiecības. Ja. Un Pāvils, viņš trenēja Timoteju, viņš bija jauneklis, bet mēs redzam to, ka viņa vecā mamma, viņa mamma, Bībele piemina, viņas bija ticīgas sievas, un līdz Timotejs kļuva par Efezes draudzes līderi. Ja. Viņš bija liels, un Efeze tajā laikā bija viens no kristīgiem centriem, lielajiem kristīgiem centriem. Un Timotejs arī viņš nekļuva tā vienkārši hops. Viņam bija treneris, ja, viņam bija skolotājs, viņam bija garīgais tēvs, kas palīdzēja viņam izaugt. Palīdzēja izaugt un palīdzēja viņu sagatavot līdz tam, lai viņš varētu darīt šādus atbildīgus pienākumus. Ja. Un Pāvils arī 1. Timoteja 1:2, viņš saka Timotejam savam patiesajam dēlam ticībā, ja, ka viņš tik ļoti viņu bija pieņēmis, kā viņš saka, patiesais dēls ticībā. Un tāpat arī Titam, vēstuli Titam, 2. nodaļa 3:5, šeit ir par garīgām mātēm. Šeit rakstīts, vecākām sievām jābūt cienījamām, neaprunātājām, ne vīna padevīgām, bet laba pamācītājiem, lai tās pamāc jaunās sievas mīlēt savus vīrus un bērnus, būt atturīgām, šķīstām, čaklām, laipnām, paklausīgām saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu zaimots, jo Dievs aicina arī vecākas sievietes aicināt būt kā garīgās mātes, ja, kas apmāca jaunākās sievietes kristīgā dzīvē. Jo tieši tāpat kā ir vajadzīgi šie garīgie tēvi, ir vajadzīgas garīgās mammas. Ja. Amen. Tieši tāpat. Un tā tad draudzē ir jābūt vietai, kur cilvēki ne tikai nāk saņemt, bet arī dot. Un mums ir vajadzīgi šie garīgie tēvi, mums ir vajadzīgas garīgās mātes, mammas, un mums ir vajadzīgi arī draudzes vecie, kas gatavi uzņemties atbildību un iet un iedvesmot un iet un nest tālāk šo Dievu vārdu. Un jā, un interesanti, kad Jēzus prasīja Pēterim, vai tu mani mīli? Ja? Viņš 3 reizes viņam prasīja, kur Jēzus Pēterim prasa, tu mani mīli? Viņš saka, mīli. 2. reizi, Jēzus saka, tu mani mīli? Viņš saka, mīli. 3. reizi Pēters jau tāds jocīgs paliek, ka Jēzus viņu prasa, tu mani mīli? Viņš saka, mīli. Ko Jēzus viņam saka, gana man savs. Ja? Kad ja mēs mīlam Dievu, tad tas kaut ko prasa no mums arī. Ja? Prasa uzņemties rūpes, uzņemties atbildību un darīt viņu darbus. Ja? Ja mēs sakam, ka mēs viņu mīlam, tad tas, ko Jēzus no mums sagaida, ka mēs esam gatavi arī iet un darīt viņu darbus. Amen? Amen. Katram, protams, pēc viņa spējām neviens jau tā kā neuzliek cilvēkam vairāk, kā viņš var nest, bet arī pat laikā, kad mums ir šī pareizā sirds attieksme, ja, kad mēs redzam kaut kādu situāciju, mēs nevis tur tā kā farizēji sākam kratīt ar pirkstu, bet kad mēs pieejam ar šo tēvu vai mammu šo mīlestību. Un tā ir pavisam cita attieksme. Ne? Mēs savus bērnus arī, ja, protams, mēs viņus mācam, bet pāri visam ir šī mīlestība. Kad tas notiek mīlestības atmosfērā. Jo, cilvēkam augot, viņam ir vajadzīga šī sajūta, šī atbalsta sajūta, ja? Lai viņš izaugtu stiprs
brīvs un tāds pārliecināts, viņam vajag šo sajūtu, ka mēs stāvam par viņu. Neviens nav te perfekts, un mēs paši pirmkārt nesam perfekti. Bet tas, ko Dievs grib, lai mēs nevis atstumtu, bet lai mēs būtu kopā, ja? Citreiz vienkārši tu jābūt kopā. Ja? Nevajag tur 100 vārdus kaut kādas, bet ka tu viss blakus, ja? Kaut kādas situācijas grūtas. Citreiz ļoti svarīgi, protams, atbalstīt arī ar vārdiem, ja? Citreiz ar darbiem, ja? Kaut kāds atbalsts vajadzīgs. Un citreiz vienkārši mēs iestājamies lūkšanās, ja? Mēs iestājamies lūkšanās par kādu konkrētu cilvēku, ko Svētais Gars uzrāda. Lūdzam par to, lai viņš spēj iziet cauri šīm situācijām un arī piepildīt savā dzīvē šo aicinājumu, ko Dievs viņam ir paredzējis. Ja? Jo mēs jau nezinām nākotni. Mēs nezinām, mums arī nav jāzina. Ja? Bieži vien ir tā, ka mēs visu gribam zināt. Mums nav visu jāzina, mums ir ticība. Kas ir ticība? Ticība ir paļaušanās, paļāvība uz Dievu. Ja? Ka mēs vienkārši paļaujamies uz Dievu. Mēs darām šodien tās lietas, ko mēs varam darīt šodien. Ja? Un mēs arī, ka mēs bērniem šīs svētdienas stundas, ja? Mēs nezinām, kas no viņiem izaugs. Mēs ticam, kad tas vārds, ja, ko mēs iesējam viņiem caur šīm mācībām, ka šis vārds izmainīs viņu dzīves. Ja? Un ka Kristus izveidosies viņu dzīvēs. Un ka viņi nesīs augļus debesu valstībai. Bet ko katrs no viņiem darīt, mēs nezinām. Mums arī nav jāzina. Ja? Bet mums šodien, ja mums ir iespēja viņus atbalstīt tādā veidā, es redzu, tā ir milzīga svētība. Ja? Tā ir milzīga svētība. Un tas ir tas, kas ir Dieva sirdī. Lai tā mūsu ticība, lai viņa nav tukša, ja, tāda, tikai virspusē, tāda, bet ka mēs redzam citus cilvēkus, ja, un ka mēs esam gatavi ne tikai redzēt, bet arī kaut ko labi izdarīt viņu labā. Amen? Palūksim, ja? Mums vēl vakarēdienas šodien ir. Dārgais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo vārdu, kungs. Un es tiešām lūdzu tās, dod mums tādas sirds, ka mēs neesam tie, kas krata ar pirkstu, bet kas esam gatavi iestāties un atbalstīt un palīdzēt un vajadzīgā brīdī pamācīt un palīdzēt izaugt citiem cilvēkiem, kas ir mums blakus, kuros ir šī vēlme, kuros ir šī deksme, darīt kaut kādas lietas priekš Tavas valstības, Tēvs. Un es Tev lūdzu tās, lai mēs neesam vienkārši patērētāji, bet ka mēs esam devēji, ka mēs esam gatavi dot no sevis, kungs, tāpēc, ka mīlestība, tā mīlestība, ko Tu parādīji caur krustu nav un augšām celšanos, šī mīlestība, kad Tu teici, augstākā mīlestība ir tas, ka mēs dodam no sevis, ja, ka mēs atdodam sevi citiem cilvēkiem. Un es Tev pateicos, Tēvs, ka Tavu valstība iet plašumā šeit uz zemes, tā kā Tu esi iecerējis debesīs. Es Tev pateicos, Tēvs, ka Tavu valstība ir kā raugs, kuru neviens nevar apturēt. Es Tev pateicos, Tēvs, ka Tev ir brīnišķīgs plāns mūsu zemē, kungs, mūsu pilsētā, mūsu Latvijai, Tēvs, mūsu tautai, ka Tev ir brīnišķīgs plāns, un mēs ticībā vienkārši savienojamies, un mēs atraisam, Tēvs, Tavu gribu un Tavu prātu pār mūsu zemi un pār mūsu tautu. Jēzus Kristus vārdā mēs salaužam visu šīs grēka važas, Jēzus Kristus vārdā mēs ejam pret katru okultismu, pret katrām burvestībām, Jēzus Kristus vārdā mēs pārklājam mūsu zemi, mūsu tautu ar tām svētajām asinīm, un mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tavs evaņģēlijs vairāk un vairāk piepilda mūsu pilsētas, mūsu ciemats, kungs, un mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka vairāk un vairāk cilvēki sastopas ar Tevi un viņu dzīves, līdzīgi kā Džonam, ka tiek pilnībā radikāli izmainīts Jēzus Kristus vārdā, un ka viņi kļūst par devējiem Tavai valstībai, ka viņi kļūst par Tavas valstības izplatītājiem tās. Vairāk un vairāk mūsu tautiešu, kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu neesi Latviju atmetis, ka Tu neesi atmetis mūsu tautu, kungs, un mēs lūdzam vienkārši tās, lai nāk Tavs prāts, lai nāk Tavu valstību pār mūsu zemi, Jēzus Kristus vārdā tās,
Tā kā tu esi iecerējis debesīs, tā mēs atraisām to virs zemes. Šeit virs zemes, mūsu zemē, kungs, halleluja, mūsu tautā. Tās Jēzus Kristus vārdā. Amen, amen, amen.